turpināšu. Tiešā veidā paturpina gan Rūtas Dimantas stāstīto, gan Andra Rubīna teikto, gan īstenībā savā ziņā to visu mūsu rūpi, kas ir kā panākt to, lai pēc iespējas plašāks cilvēku skaits, lai pēc iespējas lielāka Latvijas sabiedrības daļa aktīvi iesaistītu tajā, lai kaut ko mainītu uz labu un kā veiksmīgāk izmantot privātā sektora kapacitāti, zināšanas un resursus, lai to izdarītu. Un mans priekšlikums un ierosinājums ir pavisam konkrēts, proti, manuprāt, katram rīcības spējīgam un spriestspējīgam cilvēkam, jo īpaši uzņēmējiem, uzņēmumu vadītājiem, profesionāļiem būtu jābūt vismaz vienas nevalstiskas organizācijas valdē vai padomē. Tas, ko mēs šeit redzam, ir tas, ka mums vēl ir tāls ceļš ejams, un šeit jau tā ir faktiski tāda sabiedrības aktīvākā daļa, un tad es ceru, ka nākamgad, ja notiks atkārtot šāds pasākums, mēs jau tuvosimies procentam, kas parādījās Rūtas Dimantas aptaujā, proti, ka tie 80%, kas ir gatavi ziedot savas zināšanas, tad arī būs iesaistījušies nevalstiskas organizācijas valdē. Un vēl vakar es tikos ar saviem draugiem, kursabiedriem, kuriem kopēji mācījos Rīgas ekonomikas augstskolā. Un man tika uzdots ļoti tieši jautājums, proti, kāpēc mums būtu jāatbalsta tie bezģeļņiki, lietojot tieši šo vārdu. Un tad es tādam mini ievadam gribētu teikt, ka kopumā nevalstiskās organizācijas, tieši tāpat kā valdība, ir tieši tādas, kādas mēs viņas veidojam. Labākās nevalstiskās organizācijas mums ir brīnišķīgi piemēri šeit, gan iespējām misija, gan Ziedot LV. Apvieno labāko no publiskā un privātā sektora. Tad mums ir publiskā sektora mērķi, kas ir vērsti uz sabiedrisko labumu, un privātā sektora, teiksim, darbības metodes, kas ir bieži vien daudz efektīvākas nekā tās, kuras attiecīgā izmērā var lietot valstis. Lūk. Un tad tādā ziņā sabiedriskās organizācijas var izsināt daudz nozīmīgas sabiedriskas problēmas, bet tas otrs būtiskais līmenis ir tas, ka sabiedriskās organizācijas iesaistot pēc iespējas plašāku cilvēku skaitu, tad arī veido šādu sadarbības kultūru, audzē savstarpējās uzticības kapitālu, kam ir ļoti būtiska nozīme, ne tikai teiksim, tāds veselīgs demokrātijas veidošanā, bet īstenībā arī kopējās dzīves kvalitātes veicināšanā un tiešā veidā arī ekonomiskās attīstības ziņā. Lūk, un tad šīs divas saistītās konkrētās idejas ir sekojošas. Pirmā ideja ir tāda, ka vajadzētu veidot atsevišķas iniciatīvas līdzīgas kā šī, kas tiešā veidā saved kopā uzņēmējus tātad ar nevalstiskām organizācijām. Proti, ja jūs kā uzņēmējs vai uzņēmuma vadītājs satrauc izglītības kvalitātes jautājums, tad nedrīkst par to tikai sūdzēties. Ir kaut kas arī jādara, un ir tātad vai jādibina pašam savu jaunu nevalstisku organizāciju, vai jāiet pie tādas organizācijas kā iespējamā misija, un jāsaka, ka jūs gribiet palīdzēt. Amerikā ir vesela virkne ar organizācijām, kas nodarbojas ar šīm board placement programmām, ir datubāzes, kas palīdz to darīt, to var darīt atsevišķu lielāku uzņēmumu līmenī, to var darīt arī tādu neatkarīgu iniciatīvu veidā, kā piemēram brīvprātīgie LV. Otra saistītā ideja arī nāk lielā mērā no Amerikas. Amerikā to sauc par matching grants, kas ir faktiski uzņēmumu aicinājums saviem darbiniekiem, tātad ziedot primāri savu noteikts līdzekļus nevalstiskajai organizācijai ar sabiedriskā labuma
statusu un šīs lielās korporācijas solījums dubultot šo apmēru. Tātad, ja es kā liela uzņēmuma darbinieks ziedoju konkrētai organizācijai, lai kur tā būtu, viņai sabiedriskā labuma status, tad es vēl saņemu nodokļu atlaides, uzņēmums apsolās dubultot to summu, tādā veidā, faktiski būtiski palielinot šos finansiālos resursus, kas ir pieejami organizācijām, bet ilgtermiņā arī nodrošinot to, ka ne tikai uzņēmuma vadība, bet potenciāli arī visi darbinieki aktīvāk iesaistās šādu nevalstisko organizāciju darbības pilnveidošanā. Līdz ar ko lielais ierosinājums ir tāds, ka visiem kaut kas ir jādara. Un tad mans priekšlikums ir, ja kaut kas nepatīk vai gribās, lai kaut kas notiek labāk, ir jādibina savas nevalstiskās organizācijas vai jāatbalsta esošās. Paldies!